Labs vakars visiem no Jelgavas. Vēsturiska diena telfutbolā. Viena no 2 uzvarām jau ir izcīnīta. Varam visus apsveikt, ka pēc 2 gadiem un 5 medaļām Latvijā notiks un arī Kaunijā notiks Eiropas čempionāts telfutbolā, bet otra uzvara vēl ir jāizcīna. Vai arī neizšķirts, Rīgā arī neizšķirts. Šovakar derēs Riga FC pret Barsa, Latvijas un Spānijas čempionienību duelis un vairāk kārt Māni Katela. Rezultīvs spēlētājs, 11 gūti vārti viņu Spānijas čempionātā, labākais savā komandā šajā rādītājā. Tā kā atgūst bumbu Tālis! Pirmais moments Rīgai, glāb Didaks plāna. Tālisam aizvakar bija vismaz 4 reizes savu līmeni un viena no galvenajām konkurentēm bija Labuts ar kāju spēlē. Barsa nav zaudējusi vismaz 2 spēlēs. Laba piespēle, Adolfo un Labuts izglāb vēlreiz un diemžēl vārti. Uz otru cienu vairs nenoreaģē. Pat aizskāra bumbu, bet tik un tā ielidoja bumbu vārtos un 6. minūtē dzīvajā tabulā vadību pārņem Barsa 1-0 šajā vakarā. Nu jau Rīga ir tā komanda, kurai jāmetās uz priekšu un jāgūst vārti. Ar pirmo sitienu Adolfo tika galā. Pirmām kārtām jau kādēļ Adolfo bija tik brīvs pilnīgi. Barsa pirms 12 gadiem bija Jelgavā. Nikors agrāva ar 12-0. Labuts turē! Šoreiz Labuts noreaģē par 23 apsteidzot Polijas čempionu vienību. Tālēs! Sitiens! Didaks ar kāju. Nu, protams, ka no tāda leņķa tuvajā stūrī grūti trāpīt. Bet apspēlēja 2 pretinieks skaisti brīdī izdarīja tieši pretī vārtiem, tāpēc pozīcija bija daudz labāka. Bet nu Tālis vismaz uzbrukuma darbības vārti savos iesīt! Andrē Coelho, pasaules čempions, bet svin Dilans Vargas. Pirmā puslaika vidū atkal vadības maiņa šajā grupā. 1-1 uz tablo, bet vadībā ir Rīga, jo neizšķirts dermainiekiem. Vargas ir atkal izcils aizsardzībā, arī būtu jābūt pārkāpumam, bet Tālis 1-1. Tālis! Ui, cik tuvu bija Tālis vārtu gūvumam. Tiešām, ka tev ir jābūt gatavam rieļakas par sitienu un pārliknes. Rikardiņu tālsitiens glāb Didaks. Kuzmins atlaikušo ar galvu, bet glāb pārliknes. To ir ļoti sarežģītu, jo reti kad sitais trāpa perfekti pa bumbu. Antonio Labuts. Sāna līnijas. Eriks Medons ļoti līdzīgs ir vizuāli Tomašam Saturanským. Atpakaļ Vārtsaka mutreiz nerīgzot. Tā būtu otrā piespēlē nedēļas brīvsienas Rīgai. Un Labuts atvaira sitienu, bet būs stūris Barsē. Numur 10 Pitu un numur 8 Adolfo. Komanda galvenie treneri. Un moments Barsai jau Mateus netrāpa atlaikušo bumbu Pito. Laba iespēja Barsai jau 20. sekundē. Protams, pārējās komandas šobrīd diezgan tālu no abiem Rīgas grandiem, bet fināla sērija domāju, ka varēsim gaidīt. Un kas par iespēju Rikardiņu? Rikardiņu bija jāpanāk 2-1. Antonio, Adolfo tiek garām Rikardiņu ātrumā, protams, ka Rikardiņu nevar. Atdeva bumbu, bet itāļi bija nomainījuši vārtsargu. Francūžiem atdeva bumbu un francūži, protams, pagaidīja. Kuzmins Coelho viņu apsteidz. Jāatcerās aizsardzībā Coelho, Labuts atlaikusī bumba pārisīt ģēgu. Labuts neapmienāca to, ka atlaikusī bumba bija bez cīņas. Tas nozīmē, ka nav tik vienkārši arī rokas salikt. Zaudēja bumbu Kiki, 1-2 pretbrukums un Katela, diemžēl Barsa ir atpakaļ vadībā, atpakaļ grupas pirmajā vietā. Jā, nu visbēdīgāk ir, ja šādu vārtu dēļ tiks palaists garām sapnis, jo lai Barsa iesti tādus vārtus, kādus cita iekšā Itālijas klubs, tur tiešām bija augsta līmeņa vārtu gūmi. Un Kiki nospēlēja papēdīti precīzi. Kuzmins 1-1 pret Coelho, Kuzmins ap Urngalu, Didaks. Bija jāgūst 3 vārti. Rīgai šobrīd pietiek ar 1 un Vargas. Stūris. Telfutbolā uz piedā noteikuma pārkāpuma robežas nospēlē Vargas, bet par laimi nepārkāp arī šeit. Rikardiņu sitiens garām vārtiem. Nu nebija tik laba varbūt pozīcija. Turēja šeit, ka pirmo reizi laukumā šajā puslaikā Eriks 1-2 var snāk pretbrukums par 3. Barsas Lunas spēlētāji un diemžēl turē trāpa tuvajā apakšējā stūrī. Un nu jau gan Rīga ir ļoti sarežģītā situācijā. 10 minūtes jāspēlē, bet nu jau ir -2. Nu jau arī var sākt pietiekami drīz domāt arī par spēlēšanu vairākumā. Nu arī tāds stabiem iespējams tur un mēģināt caur viņu spēlēt 3 stūrīšus. Vargas, Tālis vārti!
2-3. Tā ir tā futbola klasika vairākumā. Atrast to konkrēto brīdi, kad iekrīt aizsardzībā, un tad gan nevis 2, bet vietfināla 4. Rīga pārtrauc 9 uzvaru sēriju Čempionlīgā, pirmo zaudējumu sezonā piedzīvo šajā vakarā.